Mani sauc Laura, un es parādīšu, kā mums aizritēja jaunieša nometne Uzdrīksties vairāk. Nometne Uzdrīksties vairāk ir domāta jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kur mēs kopā ar jauniešiem 5 dienu garumā runājam par jauniešiem aktuālām tēmām. Mēs runājam par veselīgu komunikāciju, par seksualitāti, par to, kā strādāt ar savām emocijām, kā arī mācāmies draudzēties, veidot cieņpilnas attiecības un uzdrīkstēties vairāk. Atbraucot šo nometni, vispirms es domāju, ka es ar nevienu nesadraudzēšos, kad es būšu savā burbulī un piedalīšos aktivitātēs, bet baigi nekomunicēšu ar citiem cilvēkiem. Bet tad tajā pašā dienā es sev iekšēji pateicu, ka man vajag vairāk atvērties, lai sadraudzētos ar kādu. Un tad es gāju iet pie citām meitenēm un tur puišiem. Sāku runāties, un tas ir, kas man uzreiz uzmudināja runāties ar viņiem. Un šī nometne ir ļoti forši. Viens otru atbalstam, komandas arī vienkārši fantastiskas. Šajā nometnē ne tikai jautrojamies un muļķojamies, arī diezgan dziļas tēmas runājam, uzlabojam savu mentālo veselību arī. Ka vislielākais iegums jauniešiem ir tieši šī drošā vide. Starp cilvēkiem, kur viņi var atvērties, kur viņi var būt viņi paši, kur viņi var arī atļaut vaļu savām emocijām, kur viņi var izpaust savus talantus, dalīties savās idejās un justies saprasti un pieņemti. Esmu daudzās nometnēs bijis, bet šī nometnē par šitām dažām dienām ir tik palikusi man sirdī. Visi kā viens, visās maiņās jaunieši vienmēr saka, mēs gribam vēl, mums te patika, mums te bija labi, mums tikai ir bail atbraukt. Bija bail, ka neviens nepieņēmis, visu laiku tādu bailīgu sajūtu. Visu laiku mamai teica, varbūt var braukt atpakaļ mājās. Bet es jau tagad bija tas aplis, ka mēs sākām spēlēt bumbu, jau varēja saprast, ka te būs jautri. Dabūt draugus, ko tu reāli zini, ka tu pēc tam ar viņiem būsi, tāpēc, ka ir blakus divas pilsētas. Es redzēju, cik ļoti jaunieši atvērās. Viņi atvērās gan dalīties savās skumjās, gan dalīties savās bēdās, un tas, ka varēja redzēt, cik ļoti viens otru atbalsta, cik ļoti viņi pieņem to cilvēka būtību. Viņi tik stipri ir saliedējušies, ka viņi prasa pat pagarināt nometni. Ļoti smieklīgi bija tas, kā jaunieši paši jau otrās dienas vakarā izdomāja, ka viņiem vajag ballīti. Viņi izveidoja ātri mūziku, ko viņi grib, un mēs dejojām Genovefu līdz pat vēlai nakts stundai. Mums nometne arī atrodas ārkārtīgi skaistā vietā, un katru vakaru uz to pusi mēs skatāmies saulrietu. Šis ir aicinājums laikam jums vecākiem būt mūsu palīgiem, pamudināt jaunieti, atbraukt un nonākt vidē, kurā viņš varēs būt pats, kurā viņš varēs sajust, kādas ir veselīgas attiecības un kāda tad ir cieņpilna vide.